Sveiki, es esmu dāvs Jānis. Es esmu Agnese. Mēs esam Jāņa Čakas Liepājas pilsētas 10. vidusskolas. 11. klases audzēkņi, un mēs atrodamies pie Liepājas teātra. Par kur mēs rakstīsim zinātnes pētniecisko darbu, kā top izdevumi. Minēto tēmu mēs izvēlējāmies tādēļ, ka pašiem radās jautājums par to, cik liels darbs tiek ieguldīts izrādes tapšanā. Par cik mums nav žēl dalīties ar jums, tuvākajās minūtēs jūs redzēsiet un dzirdēsiet ieskats gan pašā izrādes tapšanā, gan darbā ar aktieriem, māksliniekiem un presi. Mūsu darba mērķis bija izpētīt izrādes tapšanas gaitu un izveidot šo video ieskatu. Vai jūs zināt, kāda ir izrādes tapšanas gaita? Pēc aptaujas rezultātiem šķiet, ka nē, tāpēc mēs jums to parādīsim. Pirmkārt, teātra padome izlemj, kāda izrāde ir nepieciešama. Otrkārt, kad ir noskaidrots, kāda žanra izrādi apmeklētāji vēlas, tad teātris vērš pie režisora. Treškārt, kad režisors tiek izvēlēts, repertuāra padome pieņem lēmumu, vai šo izrādi apstiprina. Ceturtkārt, radošā grupa sāk strādāt pie izrādes, viņi ģenerē idejas. Radošajā grupā ietilpst scenogrāfs, kostīmu mākslinieki un pēc vajadzības koreogrāfs. Literārā padomniece izlasa tekstu un, ja ir vajadzība, to iztulko. Kad tas ir izdarīts, tad aktieri sāk strādāt pie scenārija. Režisors izvēlas aktierus, kad būtu vispiemērotākiem vajadzīgajām lomām. Uz skatuves tiek paredzēti 15 mēģinājumi un tikai 3 no tiem ģenerāla mēģinājumi. Pirmais ģenerāla mēģinājums, kur viss ir gatavs. Butaforijas, skatuves dekorācijas, skaņa, gaismas un vispārējais. Otrajā ģenerāla mēģinājumā pieslēdzas presa. Trešais ģenerāla mēģinājums ir tas, kur režisors pieņem izrādi. Kad režisors ir izrādi pieņēmis, tad tiek rādīta pirmizrāde. Mēneši pirms pirmizrāžu sākuma ir jābūt gataviem izrāžu plakātiem. Plakāts taisa scenogrāfs. Režisors un tēta mākslinieki nosaka, kāds prizūrs būs izvēlētajiem aktieriem. 5 stundas pirms izrādes aktieriem tiek veidots prizūrs, viņi tiek grimēti, tiek atkārtot deju soļi un atkārtots teksts. Izrādes laikā iespējas kaut ko mainīt ir tikai izrādes vadītājiem, respektīvi režisoram vairs nav nekādas teiktas. Kad pirmizrāde ir pagājusi, radošā komanda var ievilkt telpu, jo lielākais darbs jau ir paveikts. Pētījuma pamatā ir traģikomēdija Filmen tā pretis itāliešu. Izrāde iestudēta pēc filmas Filmen Marturano motīviem. Izrāde iestudēta 3 cēlienos. Izrādes tapšanā piedalās visi teātra kolektīvs, 13 aktieri un plus 2 itāļu kungi, režisors Paolo Emilio Landi un scenogrāfs Santi Migniko. Režisors ar aktieriem strādā krievu un angļu valodā, taču scenogrāfs runā tikai itāliski. Izrādes butaforija un skatuves dekorācijas tiek taisītas pēc maketa, kur mērogs ir 1:20. Kas tas tāds ir? Darba process. Nav tehniskie zīmējumi, nav visi. Pareizi. Visi ir jātais pēc maketa, kur nedrīkst sabojāt. Tad jāatkal. Ļoti strīds tev. Klausies, Bet šitādās pakā visu dienu. Var filmēt pilnā. Jā, vecās draudzības vārdā, jā. Ja, kad es biju jauns, kas viņus mācīja. Tad neviens es mācījies. Neko mācījies, tas tikai gāja. Tas skicēm ir 2001. gads. Kostīmi. Денис, это не важно. Ну ладно. Давайте, вы. Krēslu noliek te, jā, lai viņas var uzreiz iznest ārā. Ne jau kupēt, ne jau kupuši. Jā, vienkārši šādi. Aptuveni nedēļa paiet materiāla sagādai. Materiāli, kas nav pieejami Latvijā, tiek pasūtīti no ārzemēm. Piemēram, tilpu pasūtīja no Vācijas. Skatuves dekorācija izveidēja atvēlēts aptuveni 3 nedēļas laika. 2 nedēļas pirms pirmizrādes jābūt gatavai skatuves butaforijai. Kur ir tā
piedāvātāji. Tā ir grīda, jā? Būs metāla konstrukcija. Tās metāla. Metāls Kaut kādās darbnīcās. Jā, metāls, tāpēc, ka metāls ir lētāks. Augumu arī, piemēram, šitādu sarkanu nevarēja dabūt. Tad mēs pasūtījām baltu, tad viņš bija jākrāso. Liepājā nokrāsot nevar, tad veidos Dailes teātra krāsot. Tad mums te tagad tāds paciņas, redz, tu ir atpakaļ atpakaļ. Tad mēs viņu stiepsim arī uz ņemšu šito nost, ka būs gatavs, stiepsim uz grīdas, tad mums tur arī šitāds rūtiņas jādabū virsū. Nu, tas ir šai izrādē. Nu, parasti, ko mākslinieks ir iecerējis. Un tāpat ar to grīdu, te ir diezgan darbietīgi. Jā, viss šitās flīzītes sakrāsot un tā perspektīva vēl arī šitās flīzītes būs gala rezultātā šādas. Te ir tikai tāds mazs iesākums. Cik grīdē ir laukums? 20 kvadrātmetri. Apmēram, vai ne? Viss kopā, jā. Un cik ilgi to tās dekorācijas viss tik ilgā laikā? Nu, šī mums jāuzstājas 3 nedēļās. 3 nedēļās. Jo, nu, tā arī ir, kad ir maketu pieņemšana, ja to maketu, teiksim, priekšniecību pieņem, tad materiāls sāk tanīm pašā dienā pasūtīt. Un ir tā, ka tie materiāli pilsētā nav uz vietas tik daudz, cik mums vajag. Un, piemēram, šitas stils, ko mums grāva, to mums no Vācijas vispār dabījām pasūtīt, jo Latvijā tāds nav pieejams. Tad visas krāsas jāprēķina. Jā, tikai no Vācijas pasūtīt. Šitas ir kaut kāds vērts vēl, jo viņš gribēja tādu dzeltenīgu. Okay. Bet tas to jauno, tad to Jaunais tikai no Vācijas. Jā, šito vairāk arī nepasūta. Jā. Tad ir, mums ir 4 darba rokas. Jā, par dekorāciju dēļ, bet, ja ir apmēram saprast par izmaksām, tad ir, protams, ir cipari, ko es nevaru paklāt, bet ir cipari, ko es varu pateikt, cik tas maksā un kādas sastāv. Tā ir. Kaut kas tas tāds ir, nezinu, kas tāds ir, bet es nezinu, vai tas ir pat no izrādes. Ir, jā, tas ir. Tas ir, kur tur kaut kāds ir uzlikts. Ir. Jā, un tas strādā arī viens džeks. Viņš būtu vienas visas tās rotas. Šeit tas viss ir tā. Kur tu dabūji to auto visu? Tas ir no teātrī, kādreiz bija radiatoriem tāda aizsegi. Jā, es radiatoru uztaisīju tādu. Tāds jauns smūgs tagad ir. Tagad mēs viņu izmantojam, jau liekam kā galvas. Tā kā te nekas skādē netiek laists, šeit visu izmanto. Un tas būs karusels, jā, arī taisam mehāniku, lai dzirdziņi cilātos un viss beigās būtu smuki. Tā kā tas ir domāts, tā kā tas ir apmēram papīrī, kā lai tas arī būtu, teiksim, dzīvē. No sākuma būvējam mehāniku te uz vietas, tad butaforu metam piekrāso, pieliek mežģīnītes. Jā, vienkārši apdara skaistās apdarītas, jā, zirdziņiem sēdli un visādas tādas lietas. Tā kā, tā mēs te arī dzīvojam. Tā kā, darbs zem darbi, jā, tomēr filmē. Ok. Jā, es abrīnājos šī liedā. Bet tu šīlais mācīsies, ne? Ne? Kaut kāds tāds lietas, čuji, pareizi. Ja viens dzirdzīs redzēja, jā. Tu tā Evrina. Tev arī jābūt ir gatavam līdz montāžai, ja šķiet tev? 28. Pēc kurā? 28. janvārī, jā, bija montāža, jā. Jā, man liekas, tas bija montāža, jā. Man visi var jau. Tas var kaut būt cits. Cik tā, ir atsaucis kaut kādiem laikiem. Bet kas tas ir? Tā ir darbība. Tas ir gopas vārds.
lai uzšūt vienu uzvalku, paiet aptuveni 1 nedēļa laika. Taču, lai uzšūt kleitu vai korseti, tas parasti ievelkas virs 1 nedēļas. Ļoti sarežģīti pateikt. Mums ir katrai katram darbam ir apmēram stundas skaits. Kad mēs sākam? Jūs varat pateikt, cik daudz ir daudz un cik daudz jums ir šobrīd? Nu, tagad ir tā. Daudz. Vasara beigusies, ziema ir tepat aizsākta. Šis tu gatavs ir? Nē, viņš ir uz laiku. Ok. Šis būs Inesai? Nē. Šitā tā ir ritīgi uzšāta. Baigies. Pēdējā dienā tas taps viss. Tā vieglāk ir. Brauka. Jā, nav, bet... Kurā klasē ir jums tā? Haļava, ne? Vilnējākais, ka ļapčīgs. Šī izrāde tiks sagatavota 3 mēnešu laikā.
iznīcināšu. Okay. Mēs ceram, ka jūs esiet guvuši priekšstatu par to, kā top izrāde. Nobeigumā mēs vēlētos pateikt lielu paldies šādām personām un institūcijām. Paldies! Nē, vēlreiz.